Pasaule deg, un neviens neskatās tur, kur tas patiešām ir svarīgi. Katrs virsraksts kliedz par tuvajiem austrumiem, haosu un globālām bailēm. Mēdīji vēlas, lai tu esi piekalts ziņām par Hormūza šaurumu un augošo naftas cenu, bet tie ir meli, uzmanības novēršana. Patiesais stāsts ir Japānā. 2024. gadā pēc 17 gadiem planētas lielākais kreditors beidza savu bezmaksas naudas ēru. Globālās ekonomikas dzinējs klibo Tokijā. Un, ja tev ir hipotekārais kredīts, krājkonts vai pensiju fonds, tu esi tieši tēmēklī. Pirmā nodaļa – demografiskais melnais caurums. No malas šķiet, ka Japāna jau dzīvo nākotnē, vietā, kur tehnoloģiju giganti dominē pasaules arēnā. Roboti dala ielas ar cilvēkiem, mākslīgais intelekts paredz, kas notiks tālāk. Un veselas pilsētas darbojas gudrāk, tīrāk un ātrāk nekā jebkur citur. Bet, ja paskaties dziļāk, aptumšo neona zīmes, aizmirsti spožās ierīces. Koncentrējies uz finansēm, uz skaitļiem. Tieši tur slēpjas Japānas dziļākie, tumšākie un satraucošākie noslēpumi. Demografiskā nāves spirāle. Jo 2026. gadā Japānas iedzīvotāju skaits oficiāli ir aptuveni 122,6 miljoni cilvēku. Tas varētu šķist daudz, bet 2010. gadā tas bija vēl lielāks, precīzi 128 miljoni. Kopš 2000. gadu beigām Japāna piedzīvo pastāvīgu, neatlaidīgu iedzīvotāju skaita samazināšanos. Japāna katru gadu zaudē apmēram 500 000 iedzīvotāju. Tas ir tā, it kā katrus 12 mēnešus pazustu tāda pilsēta kā Atlanta. Lai situāciju padarītu vēl sliktāku, Japānā ir arī vislielākais vecāka gadagājuma iedzīvotāju īpatsvars pasaulē. 2014. gadā gandrīz 26% iedzīvotāju bija vecāki par 65 gadiem. Līdz 2022. gadam šis skaitlis pieauga līdz vairāk nekā 29%. Iedzīvotāju vidējais vecums pieauga, kamēr dzimstības līmenis sasniedz zemāko punktu vairāk nekā gadsimta laikā. Arvien mazāk cilvēku izvēlas veidot ģimenes, dzimstība samazinās. Tikmēr darbspējīgo cilvēku skaits turpina samazināties. Tas ir sasniedzis tādu līmeni, ka Japānā uz katru dzimšanu ir 2 nāves gadījumi. Tas ir problēma daudzu iemeslu dēļ, īpaši ekonomikai. Katru gadu, kamēr šīs tendences turpinās, Japānas nodokļu bāze pamazām izzūd. Pieaugot pensionāru skaitam, samazinoties ģimeņu un nodokļu maksātāju skaitam, Japānas finanšu pamati sāk plaisāt. Taču Japānas banka šo problēmu paredzēja un rīkojās izmisīgi, dramatiski, bezprecedenta veidā. Viņi padarīja naudu teju par velti. Tā vietā, lai paaugstinātu procentu likmes, lai cīnītos ar problēmu, viņi tās saglabāja nulles līmenī. Dažkārt tās pat bija zem nulles. Vienlaikus sistēmā tika iepludināti triljoni jenu. Japānas banka kļuva par vienu no lielākajiem savu akciju pircējiem. Faktiski tā socializēja savu akciju tirgu tikai, lai uzturētu to darbībā. Tā bija azartspēle ar milzīgu risku. Nevienas citas lielas attīstītas valsts centrālā banka pasaulē nedarbojās tāpat kā Japānas banka. Bet kaut kā šī azartspēle atmaksājās, vismaz uz kādu laiku. Cilvēkiem un uzņēmumiem nebija jāuztraucas par to, ka būs jāatmaksā daudz vairāk nekā viņi sākotnēji bija aizņēmušies. Aizdevumi kļuva gandrīz neatvairāmi. Tos ņēma ģimenes, tos ņēma uzņēmumi. Visi gribēja piedalīties. Kāpēc gan ne? Tas gandrīz bija kā bezmaksas nauda. Volstrītas riska ieguldījumu fondi un investīciju uzņēmumi arī izmantoja šo iespēju, tikai daudz lielākā mērogā. Viņi saprata, ka var aizņemties milzīgas summas Japānas jenās ar 0% likmi un visu šo naudu konvertēt dolāros. Tad viņi izmantoja šo naudu, lai iegādātos ASV tehnoloģiju uzņēmumu akcijas, valsts obligācijas vai jebko citu, ko vēlējās. To sauca par jenas carry trade, un tas bija kā videospēles kļūme, kas dod bezgalīgu naudu. Šķietami drošs veids, kā garantēt peļņu. Kādu laiku Japāna saglabāja savu statusu kā inovatīva, pionieriska un pasaules līmeņa valsts vairākos veidos. Bet, kā spēlētāji labi zina, kļūdas tiek izlabotas. Šī sistēma nevarēja pastāvēt mūžīgi. Tā sauktā stabilitāte, ko tā nodrošināja, patiesībā bija nekas vairāk kā tikai steigā uzlikts plāksteris uz milzīga cauruma sagrautā ekonomikā. Tas bija tikai laika jautājums, līdz šis plāksteris sāka lobīties nost. Privātās investīcijas nekur nevirzījās, algas iestrēga, valsts parāds strauji pieauga. 2022. gadā sasniedzot satriecošus 260% no valsts iekšzemes koprodukta jeb IKP. Drīz Japānas bankai sāka izsīkt iespējas, tāpēc viņi gāja vēl tālāk, daudz tālāk. Viņi piespieda 10 gadu valsts obligāciju ienesīgumu saglabāties nulles līmenī. Valsts aizņēmās iekšzemē praktiski par velti, un tad eksportēja šos ieguvumus visā pasaulē, cerot, ka inflācija nekad nepieaugs pārāk strauji. Taču 2026. gadā šī avantūra tuvojas beigām. Tagad Japānai ir jānorēķinās ar neticami lielu rēķinu. Vispirms mēs vēlamies pateikties šodienas video atbalstītājam Incogni.
Vai esi kādreiz meklējis savu vārdu internetā un atradis daudz vairāk nekā bija gaidījis? Tava mājas adrese, tālruņa numurs, e-pasts, pat informācija par taviem radiniekiem var nonākt cilvēku meklēšanas vietnēs un datu brokeru datubāzēs. Un, kad šī informācija ir pieejama, to var izmantot pikšķerēšanas krāpniecībām, identitātes zādzībai, uzmākšanās gadījumiem vai pat vēl sliktākām lietām. Tāpēc es nolēmu izmēģināt Incogni. Sākt bija vienkārši. Es izveidoju savu kontu, izvēlējos, kuru personu datus vēlos dzēst un devu Incogni atļauju rīkoties manā vārdā. No šī brīža Incogni sazinās ar datu brokeriem tavā vietā, nosūta dzēšanas pieprasījumus, risina iebildumus un informē tevi par procesa gaitu. Man tiešām patika informācijas panelis, jo tas rada sajūtu, ka viss process tiešām notiek. Tu vari redzēt, kā pieprasījumi tiek nosūtīti un sekot līdzi progresam laika gaitā. Un pēc vairāk nekā nedēļas ir daudz vieglāk redzēt, cik daudz darba Incogni tavā labā paveic aizkulisēs. Tas šobrīd šķiet īpaši svarīgi, jo lielas datu noplūdes turpina atklāt personīgo informāciju, un šos datus var izmantot, lai krāpnieciskas e-pasta vēstules, zvani un īsziņas izskatītos daudz pārliecinošākas. Nesen es saņēmu vienu no tām īsziņām, kurā teikts, ka sūtījumu nevarēja piegādāt un man jāuzklikšķina uz saites, lai to atrisinātu. Un tā kā es tiešām gaidīju sūtījumu, tas izskatījās daudz ticamāk nekā vajadzētu. Tā ir problēma, ja tik daudz personīgās informācijas ir pieejama internetā. Pat viens atstāts profils var radīt reālus riskus. Incogni tagad piedāvā jaunu pielāgotu dzēšanas funkciju neierobežotajā un ģimenes neierobežotajā plānā. Tātad, ja atrodi savu informāciju konkrētās cilvēku meklēšanas vietnēs vai citā tīmekļa vietnē, tu vari to atzīmēt un viens no Incogni privātuma aģentiem visu pārējo izdarīs tavā vietā. Dodies uz incogni.com/TIS un izmanto kodu TIS, lai saņemtu ekskluzīvu 60% atlaidi. Vēlreiz, tā ir incogni.com/TIS, kods TIS 60% atlaidei. Otrā nodaļa – atraitņu taisītājs detonē. Japānas banka cerēja, ka līdz tam nekad nenonāks, un gadiem ilgi tā arī nenonāca. Krīze pēc krīzes nāca viena pēc otras un kaut kā tā izturēja, bet tik viens, kurš uzmanīgi vēroja, zināja, ka tas nevar ilgt mūžīgi. Jautājums nekad nebija par to, vai burbulis plīsīs, bet gan kad. Bumba bija nolikta. Mēs vienkārši nezinājām, cik gara bija dakts. Tagad mēs to zinām. Sprādziens ir klāt, un dzirksts, kas to visu aizsāka, bija pieaugošās naftas un enerģijas izmaksas. 2026. gadā jēlnaftas cenas ir pieaugušas gandrīz par 50%, un tas ietekmē visu pasauli. Tādai resursu trūcīgai valstī kā Japāna pieaugošās likmes ir nāves spriedums. Cenas pieaugot, valstu centrālās bankas visā pasaulē ir bijušas spiestas rīkoties. ASV likmes joprojām ir 3,75% līmenī. Līdzīga situācija ir apvienotajā karalistē un visā Eiropā, taču citur spiediens pieauga. Austrālijā procentu likmes pārsniedza 4%, Indijā 5% un pat tuvu 7% tādās valstīs kā Meksika un Dienvidāfrika. Un visā šajā vidū Japāna bija iesprostota. No vienas puses tā varētu paaugstināt likmes, bet būtībā novedot savu valdību līdz bankrotam. Tai ir visaugstākais parāda un IKP attiecības rādītājs starp visām attīstītajām valstīm. Vai arī tā varētu saglabāt likmes 0% līmenī, bet šajā procesā upurēt savas valūtas vērtību. Neviena no šīm iespējām nebija pievilcīga, bet Japānas bankai bija jāizvēlas viena. Tā nolēma turpināt ar 0% likmi, un rezultāti ir bijuši katastrofāli. Jēna faktiski ir nonākusi brīvā kritienā. Pirms 5 gadiem, 2021. gadā, jēna bija zem 110 par dolāru, bet līdz 2022. gada beigām tā tuvojās 150. 2026. gada aprīlī tā ir tuvu 160 atzīmei, svārstoties pie vājākā punkta pēdējo 10 gažu laikā. Tikai dažu gadu laikā Japānas valūta ir zaudējusi vairāk nekā 30% no savas vērtības. Uzņēmumiem, ģimenēm, strādniekiem tas bija postoši. Pirms viņi saprata, kas noticis, algas un uzkrājumi tika samazināti. Nauda, ko viņi bija pelnījuši gadiem ilgi, pēkšņi bija daudz mazāk vērtīga nekā tikai pirms dažiem gadiem. Tas ir tikai viens no veidiem, kā cietusi Japānas sabiedrība. Importa izmaksas valstī ir strauji pieaugušas, kā rezultātā daudzu preču un pakalpojumu cenas ir kļuvušas augstākas. Jo ilgāk Japānas banka gaidīja, jo sliktāka kļuva situācija. Jēna turpinātu kristies. Viņi nevarēja atļauties, lai viņu valsts valūta kļūtu bezvērtīga. Viņiem bija jārīkojas. Tāpēc panikas stāvoklī politikas veidotāji pieņēma lēmumu, kas brieda gandrīz 20 gadus. Viņi paaugstināja procentu likmes līdz 0,75%, ar plāniem palielināt tās līdz 1% līdz 2027. gadam.
Tas var neizklausīties daudz, un skatoties atsevišķi, tas arī nav. Bet salīdzinot ar pārējo pasauli, ASV, Lielbritāniju, Austrāliju, 2, 3 vai 4% likmes nav nekas neparasts. Likme tikai 1% apmērā patiesībā būtu kaut kas ļoti neparasts. Bet Japānas finanšu sistēmai 1% vai pat 0,75% ir milzīgs skaitlis. Tas nozīmē, ka 17 gadi ar bezmaksas aizņemšanos un bezmaksas parādu tuvojas beigām. Un tas neietekmē tikai Japānu un tās iedzīvotājus, tas ietekmē visu pasauli. Gadiem ilgi Wallstreetā bija viena ieguldījuma stratēģija, par kuru visi bija dzirdējuši. Stratēģija, kas balstīta uz Japānas valdības obligāciju pārdošanu īsajā pozīcijā, liekot uz to, ka cenas kritīsies un ienesīgums beidzot pieaugs. Likme pret tendenci, kas turpinājusies gadu desmitiem. Likmī, ka Japānas banka beidzot pārtrauks savu tendenci pēc gadiem ilgas spītīgas 0% likmes saglabāšanas. To sauca par Widowmaker, un šis nosaukums nebija tikai efekta pēc. Tik daudzi cilvēki, kuri izmantoja šo stratēģiju, beigās zaudēja milzīgas kapitāla summas, jo Japānas banka nekad nedarīja to, ko viņi vēlējās. Tā turpināja uzturēt gandrīz nulles vai pat negatīvas likmes gadu pēc gada. Taču 2025. gadā un turpinot 2026. gadā viss mainījās. Widowmaker atmaksājās. Triljoni dolāru, kas aizņemti Japānā gandrīz ar 0% likmi, ir plūduši pa visu pasauli, un tagad tie sāk izplūst prom. Hedžfondi un investori, kuri bija uzvarējušajā pusē, tagad pelna milzīgu bagātību. Tikmēr bankas un uzņēmumi, kas aizņēmās jēnas ar 0% likmi un ieguldīja tās riskantos aktīvos vai valsts obligācijās, tagad steidz izņemt naudu, kamēr vēl var. Taču kamēr bagātākie kļūst vēl bagātāki, par to maksā tie, kas ir apakšā, parastie cilvēki, ģimenes, strādnieki un tie, kuriem nebija nekāda sakara ar šo azartspēli, ir tie, kas sadz rēķinu. 3. nodaļa – lielā repatriācija. Šis ir pēdējais nagla zārkā. Tā ir daļa, ko mēdīji neskaidro. Viņi pat nevēlas, lai cilvēki par to uzzina, līdz jau ir par vēlu. Notikums, kas ir gan katastrofāls, gan gandrīz neredzams. Kritiens, kuru jūs nepamanīsiet, bet tas noteiks ne tikai Japānas, bet arī Amerikas Savienoto Valstu un desmitiem citu valstu ekonomisko nākotni visā pasaulē. Triecienvilnis, ko varētu izjust gadiem ilgi, pat paaudzēm. Jenas repatriācija. Bagātākie un nozīmīgākie Japānas investori, tostarp megabankas, pensiju fondi un apdrošināšanas kompānijas, ir vieni no lielākajiem ārvalstu Amerikas parāda turētājiem. Kā valsts Japānai pieder milzīgi 1,2 triljoni dolāru ASV valsts obligācijās. Lai šādu astronomisku summu padarītu saprotamāku, 1,2 triljoni ir pietiekami, lai finansētu visu ASV militāro budžetu aptuveni 18 mēnešus. Ar šo summu pietiktu, lai vairāk kārt izbeigtu pasaules badu. Tā ir neprātīga naudas summa, vai precīzāk sakot, neprātīgs Amerikas parāda apjoms, kas viss atrodas vienas valsts rokās citā kontinentā. Gadu gaitā Japānas institūcijām bija loģiski turēt šo parādu. Japānas valdības pensiju investīciju fonds, jeb GPIF, ir pasaulē lielākais pensiju fonds un vēsturiski ir turējis milzīgu daudzumu ārvalstu obligāciju. ASV valsts kases obligācijas 2025. gada martā veidoja 51% no tā ārvalstu obligāciju portfeļa. Šādam lēmumam bija sava loģika. ASV obligācijas maksāja procentus, kamēr Japānas obligācijas nemaksāja neko. Taču tagad šo loģiku aizskalo Japānas procentu likmju pieauguma vilnis. Tā kā šīs likmes tuvojas 1% un 10 gadu, Japānas valdības obligāciju ienesīgums pārsniedz 2%, aprēķins tagad ir pavisam cits. Kāpēc Japānas institūcija vai pensiju fonds, piemēram, GPIF, lai turpinātu riskēt turot ASV parādu, ja tā vietā varētu ieguldīt savas valdības obligācijās? Šiem uzņēmumiem, šīm bankām, šiem pensiju fondiem vairs nav tāda paša stimula meklēt peļņu ārzemēs. Iekšzemes ieguldījumi beidzot nes augļus, un nav jābūt finanšu ģēnijam, lai saskatītu acīm redzamo. Ir pienācis laiks pārdot. Mēs atradām datus, kas liecina par klusu, bet pieaugošu aizplūšanu. Japāna izņem naudu. Tā pārdod savus aktīvus rekordātrumā atbrīvojoties no ASV valsts kases vērtspapīriem. Tas nenozīmē, ka visi 1,2 triljoni dolāru pazudīs vienā naktī, bet miljardi jau sāk izgaist, un šie miljardi var ātri pārvērsties 10 vai 100 miljardu nedēļām ejot. Šīs svārstības nepaliks tikai Japānā. Tās izplatīsies pāri tirgiem, pāri robežām, pāri klusajam okeānam. Jo, kad lielākais ASV parāda pircējs atkāpjas, kurš nāks viņa vietā? Vienkāršā atbilde ir neviens. Vismaz sākumā neviens. Lai piesaistītu jaunus pircējus un pārliecinātu pasauli uzņemties šo parādu, Federālo rezervju sistēmai nāksies rīkoties. Procentu likmes būs jāpaaugstina.
Un, kad tas notiek, viss pārējais tiek ietekmēts. Hipotēku likmes kāpj, kredītkaršu procentu likmes strauji pieaug, jūs pēkšņi saskaraties ar augošām izmaksām, viss kļūst dārgāks. Pirktspēja samazinās un brīvie līdzekļi pazūd. Tikmēr akciju tirgus sāk ciest zaudējumus. Valsts obligācijas kļūst daudz pievilcīgākas nekā riskanti ieguldījumi, piemēram, tehnoloģiju akcijas. Nauda sāk kustēties ātri. Gadu gaitā darījumi, kuros aizņemas ienas un iegulda citur, bija kā smērviela visam globālajam finanšu mehānismam. Tā nodrošināja, ka viss darbojās gludi. Tas ļāva Wallstreetas riska ieguldījumu fondiem aizņemties miljārdus un ieguldīt tos lielos uzņēmumos visā Amerikā un ārpus tās. Tagad šie paši fondi redz, kā viņu aizņemšanās izmaksas strauji pieaug. Viņi ir iedzīti stūrī, un viņiem sāk trūkt iespēju. Viņi ir spiesti pārdot savas ienesīgākās pozīcijas. Tiek pārdotas tādu uzņēmumu kā Apple, Nvidia, Microsoft akcijas. Tās visas tiek izmestas tikai, lai sektu pieaugošos jēnas parādus. Šis ir neredzamais krahs. Tas neparādās virsrakstos. Tas neietver masu paniku Ņujorkas biržā vai milzīgus cilvēku pūļus, kas protestē ielās. Tas notiek klusi, fonā, un pasaule par to nemaz nezina. 4. nodaļa – suverēnā parāda slasts. Mēs esam sasnieguši kritisku punktu vēsturē, uz ko globālā ekonomika ir virzījusies gandrīz 20 gadus, un visa centrā ir Japāna. Tā ir iesprostota starp diviem iznākumiem, abi ir bīstami, abi neizbēgami. Tas ir galīgais suverēnā parāda slasts. Vai nu tā saglabās zemes procentu likmes un aizsargā savu parādu, bet vēro, kā sabrūktās valūta un valsts cieš badu, vai arī tā paaugstina likmes un uz laiku glābj savu ekonomiku, bet tajā pašā laikā aizdedzina savu valsts parādu un uzspridzina visu globālo obligāciju tirgu. Nav izējas, nav alternatīvas iespējas, nav pēdējā brīža maģiska risinājuma. Dakts tika aizdedzināta jau sen, un tagad tas ir sasniedzis pulvera mucu. Jena ir tikai pirmais domino kauliņš, kas krīt, bet tas nebūs pēdējais. Dolārs ir nākamais, un kad tas sāksies, viss mainīsies. Tas noved pie jautājuma, kuru pasaule klusībā ir izvairījusies uzdot. Kas notiks, ja ASV ekonomika sabruks?